starp visām bankām, kas Latvijā ir, Industria banka noteikti sev kaut kā profilē. Noteikti jums ir savs virziens. Kāds tas ir? Es varbūt pieeju bišķi no citas puses. Ja? Mums sāka kādu laiku atpakaļ, pusgadu aptuveni atpakaļ strādāt jauns risku direktors. Viņš ļoti gribēja redzēt, ja? Viņš jautāja mums valdē, kur mūsu kredītpolitika, kādas sarkanās līnijas, ko mēs nedarām, ir kaut kādas nozares. Jo tas tā tipiski pieredzes, ka lielām bankām viņiem ir kaut kāds tāds smuks formāts, ja? Kad ir kaut kāda daļa nozara, kuras agrāk militārie tur tam līdzīgi. Tas viss bija agrāk ārpus kredītpolitikām. Tagad tā, protams, situācija ir bišķi savādāka, un ceļš Industria banka mēs skatāmies tā, ka mēs strādājam ar kredītiem, kurus atdod, ja? Kurus atdod un kur mēs varam nopelnīt. Ja? Un mēs nesmādējam industrijas nevienu, izņemot tās, kur mēs redzam, ka ir kaut kādas reputācijas problēmas, potenciāls. Ja? Tas ir tas, kur mēs nestrādājam. Bet mēs skatām katru projektu individuāli. Nav tā, ka ir kāda industrija, kur mēs pasakām, ka mēs tikai tāpēc, ka tā industrija tā saucās, mēs neko nedarīsim. Tas, uz ko uzņēmēji loģiski skatās, ir, ka viņi ilgstoši strādā ar kādu no bankām, un tās problēmas rodās attiecībās tajā mirklī, kad es kā ilgstošs klients vai nu esmu kaut kur neizkritis cauri kaut kādajām AML sietiem vai kaut kā tam līdzīgi, bet tu mani pazīsti. Mēs esam strādājuši tur 10 gadus un tā tālāk. Kā tas ir, teiksim, jūsu bankā? Jums droši vien arī jūs ejat pēc tām pašām regulācijas un vispārējā? Protams, regulācijas, protams, ir vairāk un mazāk vienādas, ja, tad, teiksim, kaut kādas atšķirības niansēs, ja, bet pa lielam ir viens un tas pats, gan lielai, gan mazai bankai. Tā atšķirība varbūt ir tāda, kad mums ir diezgan liela pieredze, kas ir pietuvināta, teiksim, lēmēju līmeņiem, ja tā var izteikties. Ar to es domāju gan valdi, gan akcionārs un padomi. Ja. Faktiski mēs pazīstam tirgu, mums ir iepriekšējā diezgan ilga pieredze tirgu, dažādos amploā, un mēs pazīstam pašus uzņēmējus. Līdz ar to faktiski, tad, kad mēs pieņemam lēmumu, mēs skatāmies ne tikai, vai, teiksim, pats projekts ir, teiksim, interesants, ja, vai, teiksim, tur var nopelnīt, mēs skatāmies arī, kāda ir reputācija aizņēmējiem, kā viņš sevi pierādījis tirgu, kā viņš ir attiecies, cik labticīgi pret saviem darījuma partneriem, citām bankām pirms tam. Tas ir tas, es pateiktu, centrālais moments. Ja? Tālāk jau, ja mēs šo izvērtējumu esam veikuši un šis izvērtējums ir pozitīvs, faktiski tālāk ir diezgan vienkārši. Mēs esam daudz ātrāki. Ja? Jo, teiksim, gan lēmumu pieņemšana, gan teiksim, klienta izpratne vai kaut kādu nianšu izpratne, mums nav jāiet kaut kādi paralēli daudzslāņaini ceļi, ja, lai nonāktu pie lēmumu, vai šo lēmumu vēlreiz apstiprinātu, kaut ko mainīt, grozīt. Un uzņēmējiem īstenībā patīk tā, ka viņš atnāk uz banku, viņš aizstāsta savu projektu, mēs saprotam, ok, tas mums ir ok. Mēs pasakām tieši valodu. Ļoti tieši, mēs pasakām mēs nekautrējamies. Ja? Mēs pasakām, kas mums nepatīk. Mēs pasakām, ko mēs gribam savādāk, vai mēs gribam cenu citu, vai gribam citu nodrošinājumu, vai mums nepatīk kaut kas, vai mums ir kaut kāds reputācijas jautājums, ko mēs uzdodam. Tiklīdz mēs šo visu reiz tiekam galā, mums ir lēmums. Un uzņēmējiem tas ir ļoti svarīgi, jo viņš faktiski, mums ir bijuši tādi gadījumi, kad es aizbraucu pie klienta, mēs izrunājam, principā mēs dienas beigās paspiežam viens otram roku un mēs taisam līgumus. Ja, un tas ir tas, kas varbūt atšķir mūs ļoti lielā mērā no, teiksim, tādām vairāk birokrātiskām iestādēm. Es arī saprotu ļoti labi šīs lielās iestādes, ja, vai bankas, ja, universālās. Viņas vienkārši fiziski savādāk nevar. Jo viņas nevar atļauties strādāt individuāli ar klientiem, jo viņu uzbūve pati par sevi mehāniski to neatļauj. Jā, bet tā ir mazu banku privilēģija savā ziņā. Jautājums ir, jūs jau arī augsiet un augat tagad ar katru gadu. Arī kādā brīdī šobrīd tas servis ir tāds ekstra, ka valdes priekšsēdētājs var aizbraukt ciemos pie klienta, gan jau kādā brīdī tas vairs nebūs iespējams. Tas ir labs apgalvojums. Protams, ideālā scenārijā priekš Latvijas ekonomikas teikt, ka mums vajadzētu būt tā, ka mums konstanti ir dažādi izmēra bankas. Un pietiekami daudz. Ja? Tā, lai mums būtu, teiksim, 20 bankas, tas, teiksim, katra savā izmērā, un tā viņas, teiksim, attīstās, ja, evolucionē. Un lai mums nekad nebūtu tāda situācija,
ka mums ir tikai dažas lielas. Un tad faktiski, jo lielas strādā tikai ar savu segmentu, un viņi faktiski nevēlas iedziļināties kaut kādās detaļās, niansēs, un līdz ar to daļa ekonomikas vairs nestrādā. Tad no ekonomikas teorijas tā diemžēl ir, jo vairāk banku, jo labāk. Protams, no otras puses, es domāju, ka regulators mums nebūtu laimīgs par manu apgalvojumu. Ja? Viņiem droši vien patiktu vispār viena banka. Ja? Gan jau ne, bet 2, 3. Viņi strādā. Konkurence kaut kāda. Jā. Es esmu dzirdējis par Industru banku tādu kā, tas droši vien vairāk kā mīts vai kā, bet tik un tā, ka tā ir mazo vidēju uzņēmumu banka. Tas ir segments, ar kuru lielās bankas varbūt tāpat tā arī negrib ļoti krāmēties. Viņi ir labi, ka ir lielie daudz klienti, kas ir daži klienti, cik mums ir lielie sadalīti un, kā saka, tā diezgan droši dzīve. Kā tur ir? Īstenībā tas nav gluži taisnība no abām pusēm. Ja? Jo faktiski, pirmkārt, pa lielajām bankām. Lielajām bankām viņām kā reiz pārsvarā ir vai nu mazi klienti, un plus daži lieli, ļoti lieli. Tas vidus līmenis vai vidus slānis, tas nav tipiski viņu klienti. Vidēji uzņēmumi tipiski vēlas atrast kaut ko labāku. Viņi grib lielāku, sadarbību, viņi grib tikt sadzirdēti. Lielā banka viņiem to nenodrošina. Viņi to nodrošina lieliem uzņēmumiem, bet viņi to nenodrošina vidējiem. Tīri fiziski viņi to nevar izdarīt. Savukārt pavisam mazi uzņēmumi vai pavisam, mazi klienti tipiski ir arī lielo banku klienti. Jo viņi tiek apkalpoti ar automātiskiem risinājumiem. Ja? Nišas banka īstenībā tādu atļauties, jo šāds risinājums vienkārši ir super dārgs, tīri tehniski ieviešanā, izstrādē. Līdz ar to izveidojas tīri ekonomiska segregācija. Pavisam mazi klienti un ļoti lieli klienti ir lielajās bankās, un vidējie klienti ir tie, kas iet uz nišas bankām. Jā. Protams, arī mazie iet, bet ir jāsaprot viena lieta, ja? Lai gan termins ir mazie vidējie. Es nezinu, kāpēc viņš tā ekonomikā ir iegājies, bet mazs un vidējs ir ļoti dažādas lietas. Patiesībā tā atšķirība ļoti liela. Ļoti liela, jā. Un līdz ar to salikt viņus vienā traukā, man tā neceļās rokas teikt, ka tas ir tā kā viens segments. Ja? Sīk uzņēmēji mazie drīzāk būtu viens segments. Vidējie un tad lielie atsevišķi. Tieši tā. Un runājot tieši par industriju, ja? Es teiktu, ka mēs vairāk esam tajā vidējo klientu segmentā. Ja mēs runājam par, uzņēmējiem, kas kaut ko vēlas attīstīt, ja? Jo tas ir kaut kāds tāds apjoms, kuru mēs šobrīd varam atļauties no mūsu bankas izmēra viedokļa. Ja? Otrs ir tas, ka mēs viņiem ļoti labi saprotamies. Ja? Viņi kaut ko meklē, mēs spējam to piedāvāt, mēs spējam viņiem to izskaidrot, mēs spējam iet viņiem līdzi. Ja? Viņi var augt. Viņiem augšanas potenciāls arī ir lielāks un arī vēlme sasniegt. Un labā ziņa, viņi aug reizē ar mums. Jā, arī fakts. Un tas ir, ja mēs runājam par uzņēmējiem un uzņēmumiem. Ja mēs runājam par privātpersonām, mēs primāri fokusējamies, protams, uz uzņēmumiem, kreditēšanas segmentā. Bet mūsu sauklis īstenībā iekšēji ir tāds, ka mēs skatāmies kreditēšanā uz uzņēmumiem, vairāk uz vidējiem, bet privātpersonu segmentā mēs meklējam privātpersonas, kuras vēlas uzkrāt. Ja? Attiecīgi mēs vēlamies radīt balansu iekšējo, kad cilvēki, kam ir nauda, kas vēlas to uzkrāt, viņi faktiski tādā veidā finansē Latvijas rezidentu uzņēmēju kreditēšanu. Un faktiski veidojas tā kā loks, naudas plūsmas, kad privātpersonas uzkrāja šo naudu caur bankas starpniecību pret rezidentu vidējiem uzņēmējiem. Mēs redzam, tas strādā, mēs vēlamies, lai tas strādātu vēl vairāk, un mēs redzam tur potenciālu. Par privātpersonām pavisam ātri, varbūt tas nav arī šodienas fokus, bet man interesē ir, vai jūs piedāvājat kaut kādu vairāk, tas ir vienkārši tas kā noguldījums, vai tur ir kaut kāda apkārtas servisi, kuri piedāvā tai naudai strādāt, jo šobrīd tā polemika visur arī Latvijā ir par to, ka tas ir slikti, ka nauda stāv bankā. Ja tas ir lielais klients, tad tev tā nauda jāliek kaut kur darbībā, ekonomikā vislabāk. Kā jūs palīdzat klientiem to darīt? Jā, klienti, protams, var pirkt vērtspapīrus, bet te jāsaprot viena lieta. Ja? Latvijā kopumā, ja mēs paskatāmies sektoru, no 20 miljardiem, kurus šodien pieminēju, ja, lielākā daļa stāv kontā. Tas par to ir stāsts. Es samelošu, bet ja es teikšu 15 miljardi, es nebūšu tālu no patiesības. Man liekas, ka vairāk, ja? No šiem 20 es tā varu sameloties, bet
noteikti ar pārsvaru lielākā daļa. Bet problēma ir citur. Banka īsti nevar šiem klientiem ieteikt neko, kamā ieguldīt. Ja? Jo banka nevar uzņemties šo risku, ka klients zaudē naudu. Problēma ir tā, ka mums vajag, lai klients to saprot, ko viņš dara. Ja? Un tie saucamie MiFID 2 standarti, kas bankas arī ļoti ierobežo šajā jomā, viņi, protams, aizstāv patērētājs, kas ir ļoti labi, ka tas tā ir. Bet te ir jāsaprot, mums kā sabiedrībai ir nedaudz jāizglītojas vairāk. Ja? Mums ir jāizglīto sabiedrība, ja mēs gribam, lai šī nauda strādātu. Viņa pati par sevi nestrādās. Šobrīd viņa strādā 2-3 lielo banku interesēs. Jo lielākā daļa no šiem miljardiem, kurus pieminēju, stāv 2-3 bankās. Tā ir taisnība, jā. Ja? Faktiski tas, ko es tagad aicinātu, ir, lai šī nauda vairāk, mums jādabū, lai šī nauda vairāk kustētos. Ja? Lai bankas, kuras vēlas kreditēt vairāk, lai šīs bankas dabū pieeju šai naudai. Jo pretējā gadījumā mums radīsies unikāla situācija. Mums ir nauda, tikai šodien rādīja, bet mums nav kreditēšanas. Tas sanāk tā, ja es, piemēram, atbalstu Industria bankas politiku, kas ir kreditēt šos vidējos eksportējošos uzņēmumus, es nekā varbūt tieši tajā nevaru piedalīties, bet tad es varu vienkārši savu atlikumu depozītu turēt Industria bankā ne sliktākiem nosacījumiem, kā jebkurā lielajā bankā, un faktiski tikpat droši. Cik interesants. Labi, interesanti pieeja arī no marketinga puses varētu būt. Mēs pat izdomājām stratēģiju. Bet atgriežoties pie uzņēmumiem, viena tēma, par ko es esmu bieži runājis, tur ir gan tā ir tāda ļoti specifiskas nozares, piemēram, būvnieki ir viena tāda nozara, kuri arvien vairāk Eiropas finanšu tirgiem atveroties, sāk meklēt kreditēšanās iespējas Austrijā, teiksim, tur kaut kādā Portugālē un vēl kaut kur. Vai Industria bankai tas palīdzētu, ja jūs esat pazīstat vietējo uzņēmēju un strādājat ar vietējo, ka pēkšņi tomēr tas Eiropas finanšu tirgus atverās un mums tā pārobežu kustība sāk notikt vairāk? Es varbūt uz to skatos nedaudz no cita aspekta. Ja? Tas mums palīdzētu, pieņemsim, ārējiem finanšu partneriem, ja būs vajadzīgs iekšējs finanšu partners, kas pazīst tirgu. Partners, jā. Kā līdzfinansējums. Un līdz ar to mums šobrīd ir varbūt nedaudz kapacitātes problēma, ja, ka mēs nevaram tur paņemt lielāku projektu nekā, teiksim, mūsu kapitāla izmērs atļauj. Bet šī gadījumā, ja mums parādās ārējais finanšu partners, mums ir tas saucamais know-how. Mēs ārējiem partneriem ir, teiksim, šī kapacitāte. Kopā mēs varam izveidot lielāku, teiksim, kredītu, līniju, sindikātu. Mēs varam apkalpot lielāku biznesu. Un tas ir tas, kur, es domāju, no tā mēs galīgi nebaidāmies, mēs redzam tajā iespēju. Tā ir mūsu iespēja apkalpot lielākus klientus. Tā praktiski runājot, piemēram, ja Rheinmetalls izdomātu veidot šeit rūpnīcu un meitas kompāniju, tad daļa finansējums no Komercbanka, piemēram, viņu vācu, piemēram, un tad tur salikt kopā jūsu know-how. Tas droši vien kaut kā tāds. Rheinmetalls varbūt ir tāds nedaudz tāds ekstrēms. Es uzreiz šauju ņemot vērā, ka tur projekts kaut kādi 250 miljoni. Teiksim, ja mēs sakām, mēs dodam 5 un jūs dodam 245. Jā, jums ir know-how, Bet, teiksim... Bet es domāju pareizā virzienā. Jā, tieši tā. Par eksportu, kāpēc jums ir svarīgi, tas ir retorisks jautājums, bet es gribu droši vien, lai tu atbildi uz to, kas Industria bankai interesē tieši eksporta tēmas atbalstīšanā šādā formātā, kāda ir šī konference? Eksportā pirmkārt tas, kas mums interesē, ir šī dziļākā pārstrāde. Ja? Šī vērtības radīšana. Ja? Nav noslēpums, mums daži no bankas akcionāriem, viņiem pieder rūpnīcas, kur ir pietiekami dziļa pārstrāde, ja? Materiāla un faktiski tiek radīta šī pievienotā vērtība tieši eksportā. Ja? Es pazīstu daudzus uzņēmumus, kuri to dara, kuri vēlas to paplašināt, iet tālāk, pazīstu vienkārši personīgi no iepriekšējas sadarbības. Un es redzu, tur ir cilvēkam deg acis, lai radītu šo lietu. Ja? Un tas, kas ir vajadzīgs, vienkārši viņiem ir jāpalīdz to darīt, ir jāstāv kopā ar viņiem pie projekta, ja? Jāpalīdz ar finansēm, jāpalīdz kādam dažādiem valsts atbalsta programmām, lai to visu saliktu kopā un tas viss strādāt. Tā ir skaitā arī lauksaimniecībā, piemēram. Ja?
tas, ko es redzu šobrīd, mēs pēdējos 2 gados esam nofinansējuši diezgan daudz lauksaimnieku. Jā, es pamanīju. Jā, un šobrīd ir tā, ka ir 3. sliktais gads. Jā, var tikai minēt, ja, ko dara, teiksim, universālās bankas, ka, teiksim, kredītpolitikā šis klients jau ir kļuvis no, teiksim, viegli sarkana uz tumši sarkanu. Ja, protams, ka viņi nekādu palīdzību viņam vairs negrasās piedāvāt. Ja, bet pašā laikā, ja mēs skatāmies to pašu lauksaimniecību, es esmu runājis ar vairākiem saimniekiem, dažiem no viņiem ir idejas, ja, pieņemsim, kā radīt šo pievienoto vērtību. Nevis vienkārši kaut ko izaudzēt un mēģināt pārdot par cenu, kas īstenībā ir 30% zemāk, augstāka nekā Ukrainā, ja, vai un tas, protams, tas nerada biznesu. Ja, tas nerada īstenībā pievienotā vērtība Latvijā. Mēs varam audzēt, ja, tur kaut kādas kultūras un tad mēģināt viņas pārdot zem pašizmaksas. Ja. Tas nav bizness. Tas nav bizness. Jā. Mums arī apjoma nav. Tieši tā. Un mēs saprotam to, ka agri vai vēlu Ukraina tā vai tā būs vietējā tirgū. Ja. Mums ir jādomā par to, kā mēs pārorientējamies tagad. Mēs nevaram sagaidīt tagad +2 gadi. Ja. Tad mēs nonākam situācijā, kad vilciens ir aizgājis, ja? Un tad mums, kā saka, slēdzam kaut ko ciet. Tas nav risinājums. Un mums ir atkal pietiekami daudz gaišu prātu ar idejām, ar projektiem, vienkārši jāiet tur iekšā. Jā. Es par to eksportu domāju arī no tāda viedokļa, ka daudz ir dzirdēti par tiem mītiem, ka valstī ir jāpalīdz, ka valsts ir vainīga pie tā, ka kaut kas neiet mums uz priekšu. Man biedē tas apgalvojums, teikšu godīgi. Viņš mēdījos arī diezgan izplatīts īstenībā. Jo, ja es paskatos, šodien nerādīju tādu slaidu, ja, bet kas ir noticis, teiksim, kāds ir mūsu valsts budžets pret iekšzemes koproduktu. Ja? Mēs paskatāmies tagad. Es nākamā vēl neskatījos, ja. Paskatāmies kaut kādu 5-6 gadus atpakaļ. Es varu kļūdīties nedaudz ar cipariem, bet es vairāk tā feelingam, ja. 5 gadus atpakaļ tas bija 38% no koprodukta, tagad tas ir 46%. Tas man neliekas normāli, ja. Teiksim, ja tas saucās valsts atbalsts ar patēriņu, man tas īsti neiet kopā kā ekonomistam, jo es gribētu, lai tas 38, kurš īstenībā, starp citu, Lietuvā un Igaunijā ir daudz tuvāk tam iepriekšējiem ciparam, joprojām, atšķirībā no Latvijas, ja, lai mēs esam tur un ejam uz leju, lai uzņēmēji dara kaut ko. Tāpēc es vēl mazāk varu atbalstīt aktivitātes, kur valsts saka, ka viņi pārņems privātus uzņēmumus un viņiem būs labāk. Absolūti nepiekrītu, nekad nevarēšu piekrist. Tas, ko es dabā, diemžēl, esmu redzējis, parasti ir krasi pretēji. Ja. Jā, un vispār pasaules prakse, Eiropas prakse, man liekas, tāpat arī Latvijas prakse to ir vienmēr pierādījusi. Tur, diemžēl, ir viens vienkārši izskaidrojums. Jā, es varu, privātā uzņēmumā ir kāds atbildīgais. Tieši tā. Jā. Tur nekad neviens neko neatbild. No, tā ir, jā. Un par vēl vienu mītu par šo ambīciju trūkumu, ko bieži arī piemin, ka mums ir sauja ar tiem eksportētājiem, kam acis deg, kuri arī proti māk un viņi ir kaut kā tam radīti, un tad atkal ir tā grupa ar uzņēmējiem, kuriem ir labi, teiksim, pietuvināties kaut kādiem valsts pasūtījumiem. Te īstenībā es vēlētos sadalīt 2 lietās, ja, šo apgalvojumu. Apgalvojums pēc definīcijas pieņem, kad mums ir kaut kādas mentalitātes problēmas, sarunāt ar kaimiņu valstīm, citām valstīm, tā pašā laikā aizmirst, kad pusi uzņēmēji īstenībā nav latvieši, ja, un aptuveni. Ja. Ja mēs skatāmies, teiksim, es kā baņķieris ļoti labi ikdienā redzu, ar ko es tiekos, ja, un kur ir to biznesa cēlāji, kuri tur kaut ko dara. Un vismaz 50-50 ir latvieši un nelatvieši pēc tautības. Ja. Viņi, protams, ir visi tāpat rezidenti, ja, bet joprojām. Ja. Līdz ar to teikt, ka te ir mentalitātes problēma, tas noteikti neiztur kritika. Ne, tas vienkārši tīri aritmētiski neiet. Ja. Tad teikt, ka kaut kādu iemeslu dēļ cilvēks, kas dzīvo Latvijā, ir slinkāks, kultrāks, stulbāks, manuprāt, arī nē. Ja? Un otrkārt, ja mēs tādi būtu, ja, tad kāpēc pie mums negāžās tie gudrākie iekšā, ja visu nepārņem un nesāk tur darīt pašu uz savu roku kaut ko. Tā noteikti nav. Diemžēl tā problēma, manuprāt, slēpjas kaut kur citur un viņa vairāk velk uz valsts pārvaldi. Ja? Un
Manuprāt, teiksim, tas, kā mēs izniekojam naudu, kā mēs teiksim, atbalstam kaut kādas lietas, tīri no šāda aspekta, ja, kā mēs administrējam šīs lietas. Es teiktu, paskatāmies to pusi labāk. Ja? Un pirms mēs sākam aiztikt tur latviešus, nelatviešus valstī, jo, manuprāt, teiksim, šodien es pieskāros tiem investīciju aspektiem, jā, mums trūks naudas investīcijām. Manuprāt, tur ir bloks, moments tāds, kas īstenībā mums trausē šīs investīcijas veikt. Un gan birokrātijas, gan varbūt ir arī kaut kādas citas lietas, kuras tur nesaukšu tagad, jā, es nevaru viņus tagad pierādīt, jā, bet es pieņemu, ka mums ir gana daudz citu problēmu, kas mums traucē attīstīties, un noteikti tā nav mentalitāte.